Daudzkalņu šķēlums ar plakni, daži speciāli gadījumi. Šoreiz mums ir dota trīsstūra prizma un punkti K, L un M, kas ir svarīgi. Punkts L mums šoreiz pieder plaknei ACC1. Punkts M pieder pamata plaknei ABC. Vienkāršākais, ko šeit var darīt, vienā plaknē mums atrodas punkti K un L aizmugurējā plaknītē. ACC1 plaknē K un L. Savienošu viņus ar līniju, bet paturpināšu šo līniju, lai tā krustotu. Pieņemsim punktā P arī šķautni A un C. Tagad mums vienā plaknē atrodas mūsu jaunais punkts. Mūsu šķēlumam arī piederošais punkts P un punkts M, bet paturpināšu līniju līdz tās krustpunktam ar šķautni AB. Nu, pieņemsim, ka te būs punkts R. Un atliek ar nepārtrauktu līniju savienot punktus K un R. Un mēs esam ieguvuši šķēlumu. Trīsstūra prizmas šķēlums ar plakni caur punktiem K, L un M ir trīsstūris KPR. Iekrāsošu kaut kā, lai viņš izceļās. Un šis uzdevums ir atrisināts. Pamēģināsim vēl kādu uzdevumu. Šoreiz mums punkti, caur kuriem jāvelk šķēlums kubam, Q, T un S, neatrodas vienā plaknē. Viņi visi atrodas dažādās kuba skaldnēs. Ko mēs varam tādā gadījumā darīt? Te ir jāveido specifiska konstrukcija, un es paņemsim kā palīgu līniju, raustītu līniju, vilkšu no punkta Q pret pamatu līdz šķautnei AD. Teiksim tā, taisīsim tādu projekciju. Un attiecīgi tādu pašu projekcijas mēģināšu drusciņ blakus no punkta T uz pamata plakni līdz C punktam. Nu, mēs zinām noteikti, ka šķēlums mums piederēs. Mūsu šķēlumam noteikti piederēs QT taisne. Un QT taisnes projekciju mēs varam novilkt no šī kaut kāda palīgpunkta, bet es viņu turpināšu tālāk. Un arī QT taisnes pagarinājumu paturpināšu līdz kaut kādam krustpunktam. Nu, pieņemsim, tas krustpunkts mums šoreiz būs, punktiņš O. Šeit pierakstīsim punktu P, un taisne OP mums atrodas pamata plaknē. Tagad sāksim jau zīmēt mūsu īsto šķēlumu caur punktu O uz punktu S, kas arī atrodas pamata plaknē. Var vilkt jau īstu šķēlumam piederošu līniju. Šoreiz viņu vilkšu nepārtrauktu. Tālāk. Mums ir izveidojies jauns punkts. Punkts R, kuru es varu savienot ar punktu T, bet paturpināšu, lai viņu varētu sakrustot ar B1, C1 pagarinājumu. Vajadzēs pārveidot šo te
taisni uz nepārtrauktu līniju, un turpmāk arī tās vilkt visas nepārtrauktas. B1, C1 pagarinājums. Krustos RT kaut kādā punktā, kādi mums burti vēl nav izmantoti, pieņemsim punktā M. Nu, un šis te punkts M jau mums atrodas uz taisnes B1, C1, tad atrodas augšējā plaknītē, vienā plaknītē ar punktu Q. Savienojam, un esam ieguvuši vēl vienu punktu. Punktu N pieņemsim, ja tāds mums vēl nav bijis. Paturpināsim šo QM taisni tik tālu, lai tā krustotos ar B1A1. Mēs esam ieguvuši vēl vienu punktu, un šo te pēdējo punktu var droši savienot ar punktu S. Vēl viens punkts, kur krusto mūsu kuba šķautni, un atlikušo līniju novelkam. Un atlikušo līniju no N līdz T. Nosauksim pēdējo nezināmo par burtu V un iekrāsosim mūsu sešstūri. Šis te mūsu iegūtais sešstūrs sarkanais ir mūsu kuba šķēlums ar plakni caur punktiem QTS, un šis šķēlums ir sešstūra figūra V, Q, N, T, R un S. Noslēgta figūra, sešstūra. Kā pārliecināties, ka taisstūra paralēli skaldnīšanī gadījumā kubā ir pareizi uzzīmēts šķēlums? Pretējās šķēluma malas būs paralēlas. VQ ir paralēls ar RT, NT ir paralēls ar VS, un SR ir paralēls ar QN. Paldies par uzmanību!